otrā daļa negaidīti ātri. Mēs Mariupolē nejauši iebraucām tā vietā, lai viņām braukt apkārt, pa šosei braukt uz robežu pusi. Mums kaut kā sanāca iegriezt Mariupolē, un tad mēs izdomājam, ka mums laikam ir kaut kāds īsceļš, lai uz šoseis nokļūt, bet gala rezultātā mēs nokļuvām uz remontstrādnieku palīgceļu, kur viņi brauc ar smago tehniku, lai taisītu jauno bānu. Reku tāds viņš tur izskatās, cik tur var redzēt. Nu, vienvārds sakot, braucam, domājam, nu, tad tūlīt griezīsim uz šosei, figuški te uz šosei. Priekšā salikt traktori ar visām liekšķerēm, ar visām šitām, karoči, 4 vienības vismaz, nekur tālāk netiec jāgriež riņķī. Tagad tikai jādomā, kā no šitā apgrieztā riņķī nokļūt tur, kur mums vajag, jo nebūsim melot jums, tumsa nāk strauji un ātri, un kaut kā te maldīties pa lejušu ceļiem kaut kā galīgi nevēlamies. Bet, nu, piedzīvojumi ir sākušies, teiksim tā, un labi, ka pa gaismiņu. Ne, cik tālu neesam tikuši jau, kad neesam ieberzušies. Tepat Polijā esam, Lietuvā esam jau ieberzušies, ne tajā ceļā, vienvārds sakot. Nu, lūk, jā, nu tā mums te iet, nu, interesanti. Miegs nenāk, atlaicīgi nav. Jā, Viedziņš pārgāja kā roku noņēma. Man pirmī tā kā vilkusis nav, lūdzu, mēs pirmīgi tur neuzbraucām. Vienvārds sakot, mēs tad kaut kur braucam, nu, gan jau kaut kur izbrauksim. Nu, mēs pa viaduktu pārbraucām uz Mariupolu. Mēs kaut kā tur. Moška kaut kā tur. Katrā ziņā mēs parūpējāmies, lai mums būtu jau blogam otrā daļa. 10 minūtes pēc pirmās daļas publicēšanas. Jā, mēs nebijām gatavojušies otrā daļa. Nebijām gatavojušies. Es Robertam saku, uzfilmējumu otro daļu. Viņš saka, nav taču ko teikt. Nu nav tautai ko teikt un rādīt. Šeit tā hopā. Kam ir, kam nav ko rādīt. Dzīve piespēlē pati, ko parādīt. Tu esi pārliecināts, ka tur būs pareizi. Re, kāpēc viņš tur rāda, ka tur var braukt un tur ir stop, varbūt tur kaut kur vēlāk var tikt. A tu redzēji, ka var tikt? Nē. O tu gribi vēl trešo daļu, jā, tūlīt filmēt? Ja, mēs varbūt vienkārši nepārtraucam pirmo, otro un turpinām vienkārši garu sēriju. Man nav nejausmas. Nē, nu labi. Tur ir kamēr pie rokas un Šariks Aiga būs trešā daļa, es domāju, drīz vien. Kaut kur močīs tik pār, nu. Reku, tur te dzir tālāk ir strīpas kaut kādas, ka var uzbraukt uz šosei. Tālāk ir stabiņi kaut kādi. Mēs braucam. Žēl, ka es nevaru kameru pavērst uz ceļa pusi. Tu kaut ko redz? Respektīvi braucam. Ceram, ka... Es nevaru pārbraukt. Redzi, tur iet zīme, tā kā redzi? Tur. Te pāri varēsim pārbraukt, ne? Tikai tur, ka pēc augstā mala ir tur, kur ir zemāk. Tur es nebraucu. Galvenais, lai tie smagie pabrauc garām, ne? Tā nekā smagos es nelaidīšu. Mīti daļa, urā, mēs tikām uz šosejas. Trešā daļa šim ceļam nebūs, pēc viņš taurē, tas nebija mums. Tu sātans tāds. Labi. Nu tad viss ir kārtībā. Visu gaiši mēs atslēdzamies. Viņš vienmēr atnāk, tad kaut kāds actions. Viņam arī interesē. Viņam sirsnību sāp, jā. Sirsnību sāp, jā. Braucām uz Poliju, braucām uz Jūs uzzinu, kur solīgi atpūtīsies Francijā, vizinās pa lejušu apvaceļiem. Labi, tiekās.